Tātad kāds ir mūsu šīs dienas uzdevums? Mēs gribam tātad informēt sabiedrību par to, ka grāmatu pirātisms ir krimināli sodāma darbība, par kuru ir krimināla likumā paredzēta arī brīvības atņemšana. Jo laika posmā kopš e-bibliotēkas un preses, mēdīju, arī varas institūciju attieksmes, mūsuprāt, ir izveidojusies no varas institūciju puses pieļāvīga attieksme pret grāmatu pirātismu, savukārt no sabiedrības puses tā ir absolūti viegliprātīga. Jo šobrīd internetā ir organizēta, Eiropai, jāsaka, bezprecedenta grāmatu pirātisma darbība, kas ir vesels jau tīkls, kurš ir nosaukts par projektu, un Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti skanēt grāmatas, sūtīt tās uz vienu šo avotu, kas tālāk izplatīs dažādām vietnēm. Mums, kā grāmatnieku ģildē, arī kā izdevējiem, mūsu līguma ar autoriem un arī ar ārzemju aģentūrām uzliek par pienākumu aizstāvēt autoru intereses. Turklāt sabiedrībā kopš medīgi slavenās e-bibliotēkas diezgan uzstājīgi tiek runāts par šiem pārkāpumiem, nevis kā par pirātismu, bet kā par jaunajām tehnoloģijām un to revolūciju. Un šai sakarā man noteikti ir jāuzsver, ka šobrīd elektroniskās grāmatas arī Latvijā tiek izdotas, tiek pārdotas, par tām tiek maksāti nodokļi, tiek maksātas licences apliecības, tiek maksāti autoru honorāri. Un izdevniecības, kuras ir tiesīgas šos darbus izdot, tajos iegulda lielu naudu. Un tādēļ šeit nav nekādas tehnoloģiskās revolūcijas, šeit ir tehnoloģija izmantošana, lai rupji pārkāptu citu personu tiesības un saskaņā tātad ar 148. pantu veiktu noziegumu. Vispirms nodalīt ir šīs civiltiesiskie no krimināltiesiskajiem jautājumiem. Respektīvi, masu mēdījos tika izskanējis pēc šīs tiesas sēdes, kur uzsākās pirmdien saistībā ar e-bibliotēkas apsūdzētajiem, ka izdevniecības tiesājās ar šiem e-bibliotēkas izveidotājiem. Mēs vēlētos norādīt, ka neviena izdevniecība netiesājas īpaši zvaigznāti šiem e-bibliotēkas izveidotājiem. Šeit ir svarīgi nodalīt to, ka valsts apsūdzības uzturētājs, kas ir prokurors, šobrīd uztur apsūdzību tiesā, un tātad apsūdzība ir nodota tiesai un attiecīgi saskaņā ar šo kriminālu likumu 48. pantu 2. daļu, kurā ir paredzēts šis noziedzīgais nodarījums par autortiesību tīšu pārkāpšanu, ja tā izdarīta pārkāpjot autoru tiesības uz darbu izmantošanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Un šobrīd ir tātad šie divi apsūdzēti, Edmunds Vaneks un Lieta Kalniņa. Respektīvi, kopumā mēs esam atklājuši, ka šie cilvēki ir izmantojuši vairāk kā 100 darbus. Tie ir dažādi autori, un, protams, kā jau pieminēja, Kilvoka nav tikai zvaigzne aizskatā šajā gadījumā. Ir aizskats pilnīgi visas izdevniecības Latvijā, es pilnīgi droši varu sacīt. Un ne tikai Latvijā, jo arī mēs esam atraduši, ka viņi izmanto arī krievu valodā grāmatas. Ka patiešām Latvija ir slavena pirātismu jomā, jo iepriekšējais izglītības ministrs Voks atklāti aicināja, cik vien var nepirkt mācību līdzekļus, bet tos kopēt. Un Latvija ir arī laikam vienīgā Eiropas valsts, kurā netiek maksāta atlīdzība par kopēšanu joprojām. Tātad mēs varētu būt tā valsts, kura Eiropā ir jāsauc pie atbildības, likums ir, viss ir, bet šis process nenotiek. Un, šobrīd visi, kam bērni ir bērndārzos un skolā, zina, ka pats galvenais ir uz turien nest ķīpes ar kopējumu papīru. Tur nauda netiek žēlota ne tehnoloģijām, ne kopēšanas, ne papīriem, bet par Latvijas autoriem tā attieksme ir cita. Ja mēs runājam jau konkrēti par digitālo materiālu un par darbību šajā jomā, tad Nacionālo biblioteku regulē Eiropas Savienības direktīvas nr. 29 2001. gada direktīva, kas nav jaunāka un nav atcelta, vēl joprojām ļoti precīzi nodefinē to,
ka drīkst digitalizēt to materiālu, kas atrodas attiecīgajā institūtā. Tātad šobrīd mēs runājam par Nacionālo biblioteku. Ja mēs runājam par digitālo bibliotekas veidošanu, tad Nacionālā biblioteka veido šādu Nacionālo digitālo biblioteku Letālniku, jau, ko mēs esam oficiāli pasludinājuši kaut 2007. gada. Iestrādes mums ir daudz senākas, no 97. 98. gads. Tad mēs sākām tieši ar pirmās Latvijas neatkarības laika periodikas digitalizēšanu. Bet mūsu moto vienmēr bija saglabāšanas moto. Tātad šie materiāli, kas nav autortiesībām pakļauti, tātad brīvi no autortiesībām, un otrām kārtām mūsu mērķis ir saglabāt šos mūsu materiālus, kas ir nolietojušies, un tātad nav pieejami šobrīd lasītājiem, lai veidot šo pieejamību. Mēs drīkstam digitalizēt, bet piekļuve ir pieejama tikai no Nacionālās bibliotekas telpām un tikai nekomerciālajām darbībām. Mūsu pienākums un arī arī preses pienākums ir skaidrot, ka saturs, par kuru nemaksā valsts vai nemaksā kāds sponsors, tas saturs, ko par saviem līdzekļiem ir veidojuši izdevēji, vai jebkurš, kas ir uzskatāms par izdevēju, vai par autoru, jo autors arī var publicēt pats savus darbus un šādi kļūt par izdevēju. Ja? Daži viss šis saturs tomēr ir publicējams tikai ar šī autortiesību turētāja atļauju. Tas, kas izdevniecības cīnās ar to, ka viņu grāmatas tiek ievietotas nelegāli, bet mazliet paiet uz atpakaļ, ir autors, kurš nav devis savu atļauju vispār izvietot savus darbus kaut kādā internetu vietnē, jo ir vesela rinda autori, no kuriem ir diezgan prominenti vārdi kā Stevens Kings un Džons Grishams, kas neļauj izvietot savus darbus internetu vietnēs ārpus Amerikas Savienotajām valstīm.